Lai cilvēki ar invaliditāti savās mājās un ikdienas dzīvē justos drošāk un pārliecinātāk, Gulbenes novada pašvaldība īsteno īpašu projektu. Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Gulbenes novadā. Projekts palīdzēs cilvēkiem ar kustību traucējumiem dzīvot patstāvīgāk, atvieglot ikdienas gaitas, uzlabot piekļuvi pakalpojumiem un veicināt iespējas aktīvi piedalīties sabiedriskajā dzīvē, vienlaikus padarot to iekļaujošāku. Kopumā ir plānots atbalstīt 6 personu mājokļu pielāgojumus, un šobrīd jau ir atbalstītas 5 personas, un plānotie darbi ir īstenoti. Ir uzstādīti 3 diagonālie pacēlāji daudzdzīvokļu ēku kāpņu telpās. Tāpat ir uzstādīts vertikālais pacēlājs pie daudzdzīvokļu ēkas fasādes un ir pielāgota 1 personas vannas istaba. Viennozīmīgi šis ir būtisks atbalsts. Daudzi cilvēki šādu iespēju gaidīja ļoti ilgi, un kā paši atzīst, saviem līdzekļiem to nebūtu iespējams realizēt. Mums bija arī iespēja paviesoties pie Dācis Aišpuras, kur viņai daudzdzīvokļu ēkas kāpņu telpā uzstādīts diagonālais pacēlājs, kas būtiski atvieglo ikdienu, un tagad pārvietošanās uz mājām un ārā no tām kļuvusi drošāka un vieglāka. Ļoti labi. Viss ir kārtībā, viss ir ļoti labi. Vieglāk nav jāpiedomā pie tā visu. Tu brauc, tu zini, ka tu Tiks jau pie vietas. Uzbrauksi vieglāk vienkārši augšā un paldies Dievam un novada domai un visiem, kas palīdzēja un atsaucās un kas atbalstīja, piešķīra finanses. Mēs jau sākumā tā kā necerējām, bet, kad atsūtīja to ziņu, ka būs tas pacēlājs. Un tā arī visi priecājās. Kaimiņi visi ļoti atsaucīgi. Nekāda nevienam netraucēja nekas. Varbūt nav sacījuši, bet viss ir kārtībā. Devāmies arī pie Mārītes Kornes, lai aplūkotu viņas vertikālo pacēlāju pie ēkas fasādes un uzzinātu, ko tas ir mainījis viņas dzīvē. Vismaz es ārā tieku katru dienu. Es kaut kur 2 gadus vairāk sēdēju tikai istabā un tikai pa logu skatījos. Ja tu esi bijis cilvēkos, kustībā un komunikācijā vienmēr no rīta līdz vakaram, un kad tu paliec viens 4 sienās, ļoti, ļoti smagi. Bet kāpnēs nekāda es nevaru pacēlāju, jo tā kāpņu telpiņa maza. Kāpnēs vēl varētu, cik man tie 5 pakāpieni 10. Tur man nesanāk. Un tad dēls painteresējās, taisīja projektu un dieviņš stāvēja klāt un viss ir kārtībā. Dzīve priekš tam dot, lai viņu skaisti nodzīvot, arī invalīdam. Var redzēt, ka šādas iespējas cilvēkiem ir ļoti svarīgas, lai gan to nodrošināšana nenāk viegli un ātri, un arī pašvaldībai projekta īstenošanā netrūka izaicinājumu, jo iepirkumi vairāk kārt noslēdzās bez rezultātu un bija nepieciešams meklēt citus risinājumus. Taču redzam, ka ieguldītais darbs ir devis, manuprāt, ļoti vērtīgus rezultātus. Un svarīgākais ir, ka katrs šāds vides pielāgojums ir ļoti nozīmīgs, jo tas nozīmē, ka cilvēks var dzīvot patstāvīgāk, var pilnvērtīgāk iesaistīties sabiedrībā, un kopumā tas ir ļoti nozīmīgs solis, lai veidotu iekļaujošāku vidi visā Gulbenes novadā.